Labdien! Šodien apskatīsim uzdevumu, kurš ir saistīts ar tā saucamiem finanšu uzkrājumiem. Mums ir jāsastāda programma makros, kurā ar dialoga loga palīdzību mēs noteiksim uzkrājuma nosacījumus, procentu likmes, uzkrājuma periodu, ik mēneša maksājumu summu un pirmo iemaksu. Un tad, kā rezultātu, gribam iegūt darba lapā tabulu, kurā ir redzams uzkrājums visā uzkrājuma periodā pa mēnešiem. Sāksim darbu. Vispirms darba lapā izvēlēsimies šūniņu, no kuras veidosim tabulu. Tālāk Developer, Visual Basic. Ja makrosa lapa ir, moduļa lapa ir atverta, tad tajā arī veidojam programmu. Insert procedūra, nosaukums uzkrājums. Sākam veidot dialoga logus. R vienāds, input box, ievadiet R vienāds. Izmēģināsim, vai šeit es izmantoju apzīmējums un mainīgo R, jo nevar izmantot makrosā rate, kas ir funkcija, teiksim, tam Excelim VBA redaktorā. Izmēģināsim. Jā, ņem šo pareizi, turpinām. Līdzīgā kārtā pārkopējot, mēs varam un labojot, mums ir jādefinē 4 mainīgie. Tātad R, nākamais būs periods, uz kādu būs uzkrājums. Pieņemsim lielais N, ievadiet N, nākamais būs ikmēneša maksājums, PM, ievadiet PMT, pēdējais būs pirmā iemaksa PV, apzīmēsim viņu kā A. Ievadiet PV. Tekstā es varu izmantot funkcijas nosaukumus. Ievadiet N, varētu, teiksim, N vietā varbūt NPP. Un ievadiet R, vai ir rate, ja? Tad izmēģināsim. Jā, rate ir, NPR ir, PMT ir, PV ir. Tālāk, mēs šos datus varētu ievadīt tabulas veidā vienā rindā. Tad pret aktīvo šūniņu, kuru mēs iepriekš bijām apzīmējuši. Active cell, mēs rakstām tajā tekstu rate vienāds. Nākamajā rindā, tad nākamajā, piedodiet, šūniņā, pa labi no teksta rate vienāds mēs ievadīsim ievadīto iepriekš procentu likmi. Tad ar offset nobīdot pa labi. Active cell, offset, paliekot tai pašā rindā, pa vienu pa labi, un tur mēs ievadīsim mūsu iepriekš ievadīto R. Tālāk, ar tādu pašu, teiksim, formu vai kodu, ievadīsim nākamo informāciju.
Tātad ar nobīdi 0,2 mēs ievadīsim N per tekstu. N per. N per. Kā man neizdodas pēdiņas ievadīt. Tā, tad tas būs teksts blakus 0,3 būs N, ievadīts N, tālāk atkal 4 šūniņas pa labi, 1, 2, 3, 4, 4. šūniņa būs teksts PMT, vienāds. Tā, es te kaut ko jau sajaucu. PMT, tur sāku rakstīt, jā, PMT, N per vienāds. Tur ar 3. vajadzēja tur ievadīt N, ar 4. vajadzēja ievadīt. Tad gan vajadzēja ievadīt PMT vienāds. Ja? Tālāk, nākamajā ar nobīdi 5 mēs ievadīsim PMT, ko apzīmējām PM. Un pēdējais vēl 2 rindas paņemsim klāt. Vēl 2 rindas, tad jāievad ar nobīde 6 šūniņas pa labi, jāievada teksts PV vienāds, un tur mēs ar nobīdi par 7 šūniņām pa labi, mēs ievadīsim A kā pirmo. Apskatīsim, kā tas darbosies vai nē. Darbosies vai nē. RAN 0,12 reit 2 gadi, PMT 100 eiro, pirmā iemaksa 1000 eiro. Tagad vajadzētu parādīties šim tekstam. Jā, viss ir pareizi. Tālāk veidosim programmu tabulas izdrukai. To izdarīsim ar cikla palīdzību. Vispirms vajadzētu noteikt cikla izmēru. To noteiks gadu skaits reiz 12, ja mums ir paredzēti maksājumi pa mēneši. Noteiksim to cikla atkārtošanas reizi. NN vienāds, mums bija mazais N, reiz 12. Tālāk veidojam ciklu. For kā no 1, tu, NN, tālāk ieraksts mēneša numura izvadā. Aktīve cell, active cell, offset, ar nobīdi pa 1 rindu katru reizi uz leju, tad tas būtu K, jo viņš mums maina numuru, un ar nobīdi pa 3 šūniņām pa labi, tur mēs gribam redzēt mēneša numuru. Jā. Tālāk aprēķināsim uzkrājumu. Work sheet function. Un tālāk izvēlamies funkciju. FV. Pirmajā vietā jāliek mums procentu likmi, kura mums ir R dalīts ar 12, jo gada likme parasti tiek noteikti sākumā, tālāk seko mēneša numurs, tas būs K, tālāk seko pirmā iemaksa mīnus P
M, kā mēs viņu apzīmējam tālāk. Pirmā iemaksa mīnus A. Mīnus A. Tā. Mīnus A. Taip nenoteiksim, ja? Un tālāk seko tabulā ievadīt šo vērtību. Active cell, offset ar nobīdi pret pirmo K, pa labi, paņemsim, tur bija 3, tagad paņemsim 4 blakus šūnu. Un tur mēs ievadīsim F. Un ciklu jābeidz ar komandu next K. Tagad varam pārbaudīt visu to programmu. Run 0,12, 1 gads, 100 eiro mēnesi, pirmā iemaksa 1000, un tagad vajadzētu izveidoties gan pirmai tabulai, gan arī tai rezultātu tabulai. Skatām, jā, mums ir izveidojusies tabula, teiksim, tagad es viņu varu arī noformēt, kura arī atbilst šim uzdevumam. Lai pārbaudītu, vai mūsu tie uzkrājuma parametri ievadīti pareizi, protams, vajadzētu vēl pārbaudīt, vai R, N, PM un A ir skaitļi. Nu, to mēs varētu izdarīt ar funkciju pārbaudot ar if is numeric, tā kā tas ir parādīts laboratorijas pirmajā darbā. Ar to šo uzdevumu varētu uzskatīt par pabeigtu.